Mums taisa liela tracs par dzīvniekiem. Mums cenšas glābt dzīvniekus, kurus labāk laist, lai viņi iet prom no šīs pasaules. Jo tie, kas uz ielām dzīvo, tā ir tuvu radniecība. Ņemt no turienes nevajag nevienu kaķīti. Jūs paņemsiet sev kaķīti, kas pilns, ne tikai ar blusām, ar tuvu radniecību, radītām slimībām, kuras nevar izārstēt. Tur jau tā lieta, ka tas ir jākontrolē. Vēl joprojām daudziem šķiet, ka vienreiz jau bērns kaķenītē vajag. Nevajag gan. Jā, vēl joprojām ir vietas, kur tie kaķi ir daudz, bet paskaties, kā viņi izskatās. Viņi ir pāēduši, tantīts jau baro, bet viņi visi ir slimi. Un viņi visi ir mazliet mežonīgi. Nevajag. Ja jau gribat to kaķi, ņemiet no patvērsmes, kas jau ir pieaudzis. Tos kaķēnus nevajag. Viņiem tu gan tā nav lemts garš mūžs. Jā, tā ir cilvēka atbildība. Un kur nu kaut kādi eksotīgi dzīvnieki pērk pa lielu naudu un dzīvo dzīvokļos? Kas tiem cilvēkiem noticis? Priekš tam ir zoodārs. Ja šodien jauns pāris, precējies pāris, ir ar 2 sunīšiem un kaķīti, viņiem bērni jāred, jo bērnu radīšanas laiks tūlīt kling klang un ies uz beigām, un ko nu? Jā. Es zinu, kad ir sievietes, kurām bērns nevajag. Pilnībā piekrītu. Bet šodien ir pārāk daudz vieglas dzīves tīkotāju. Arī sliņķu. Jo kas te nekairs, tas dzīvnieciņš jau pretī nerunā. Viņš it kā klausa, lai gan tajā pašā laikā ne. Kas ir klausīšana? Tā ir robežu likšana. Robežas jāliek gan mājdzīvniekiem, gan bērniem, gan arī sev. Ar sevi tad mēs arī sāksim. Vai kā man garšo, bet tu ēst to nedrīksti. Nu tad uzdod sev pa nagiem un tev nav brīva. Man ik pārdienas sanāk par to saldumu ēšanu runāt. Man nekārojas saldumu. Ne tāpēc es diabētiķi, ka man saldumu garšo. Man klibo aizkuņas iedzers. Un man dzimtā tas ir. Ir jāzina dzimtas saknes, ir jāzina slimības, kas ir. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un mums visiem kopā būs jāpanāk, ka tam bērniņam līdz 5 gadu vecumam to ģenētisko analīzi pa valsts naudu uztais. Jo viņi ir mūsu nākotne. Un viņam jābūt veseliem. Ir lietas, kur jāliek robežas, un runājot par ēšanu, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un šodien ir daudz bērnu, kuriem nav normāla apetīte, kur nepārtraukt ēd, kuriem svars ir pa lielu, un šī ļoti liela apetīte ir saistīta ar aizkuņģa dziedera anomalijām. Nu, ne visi pieaugušie pat var kontrolēt to savu aizkuņģa dziedzeru un neļaut sev izlaisties. Bet par bērniem jārūpējās. Mīļās omes un opi, lūdzu nebrauciet ciemos pie mazbērniem ar konfetēm. Brauciet ar augļiem un burkāniem. Un ar tīrām ūdens pudelēm. Suliņas arī nevajag, tur arī daudz cukurs. Un galvenais dāviniet saviem mazbērniem grāmatas. Lai viņi lasītu, lai viņi būtu zinoši, lai viņi būtu gudri. Un tad mums būs ar ko lepoties. Un tad tiešām mums būs nākotne, ja mēs būsim zinoši un gudri. Kā es 11. gadā Anglijā vienam kungam, šveicietim, teicu, jā, mēs esam maza tauta. Viņš teica, nu jā, tad, kad viss bruks, jums būs viegli. Protams, ka viegli. Mēs esam mazi, mēs esam gudri un piedevām ļoti ņipra tauta.
Tikai mums visiem jābūt kopā. Atā!